Pašu guļi, kamēr Andriš strādā. Beidzot laikam sanāk. Andri, kādi komentāri? Gribētu būt manā vietā? Manā? Jā. Negribētu. Tā mēs braucam. Apstājāmies, Andris atpūšās. Jau vienu norīt. Tas ir īstam aktor, kur palikuši, kur nekas nav tikai derībās vinēja 5 eiro. Līgas 6 eiro konts nāksies izpakšot uz 1 eiro. Pastāst labāk, ko tu nopirki? Salātiņi Zviedrijai, saldējumu šim vakaram, milzīgu maizi. Un mēs ejam atpakaļ. Un pastāst, ko tu darīsi? Bija doma aizbraukt mašīnu nomazgāt. Saplēsīs to maisiņu tā. Aizbraukt maņīt kosmisā polaidīt. Nu stāst. Bija doma aizbraukt nomazgāt vēl mašīnu, jums tāpat 6 ātrāk neviens neņem ostā papīrus. Tad jau arī brauksim iesniegt dokumentu. Tu esi priecīgs? Jā, ir okei. Andris bišķi netika iekšā. Nu vienalga. Kaut kā tā mazgāšana notiek. Nu ko, Naparņiks gribēja atbraukt līdz reisā. Tagad nesanāca tikai gulēšana, arī pielikām pie darba. Aizmugurīt jau smuki nomazgāt, priekš vēl jānopulē. Tagad mēs atmuguriski braucam iekšā. Kaut kā tā. Tas nav viss man. Andris salika savēdienu, man šī viņš. Jā. Jā, es tik daudz neapēstu. Bet es Andru tik daudz, lai viņš vēl paņēma. Es neko nepaņēmu. Zēri? Mans saldējs un reku man lazaņu. Ir pulkstenis 6:30 pēc Latvijas laika, un mūs sauc brokastīs, un Andris izskatās, ka ir gatavībā. Andris visu šito piekrāmēja. Mēs braucam tālāk. Kur kafija? Vai kur Andris? Kas pēc telefonu? Jā. Tikko atnācam. Mēs pašā galā esam. Andris kaut ko tur atkal lauž. Viņš nevar mierā nosēdēt. Gaidam izbraukšanu. Šoferīts jau ir ieņēmis savu vietu. Drīz jau brauksim nost. Kroč, mēs nobraucām 3 kilometrus un Andri apstādināja. Tāds aizdomīgs izskatījums. Uz apa. Pasieties, cik tur daudz ir. Nu labi, tagad piebrauc priekšā. Tur vēl ir aizmugurā. Vai kur viss. Tas viss priekš Andru. Jā. Ko teiks? Vai ko vienpusēs izkrašanās izskatās, ka nepagūšam. Jā.
got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a Šādi mums ir kraba tik tuvu. Tur ir vēl viens akmens priekšā šāds. Šādi mēs iesprūdām, tur ir akmens tajā stūrī. Dirsa. Un tur ir stūrī. Andris netiek tālāk. Kā patīk šis brauciens? Viedļa. Jā. Nākamais jau mīgs aizies garām, jā. Viņam tāda forša pilots šodien trāpīsies. Nu, kādi komentāri? Es labāk paklausot. Pietiekam daudz lambātas nozīm. Mēs bijām ļoti dārgā. Restorānā? Andrišam mums ir 30 eiro, šis ir lielais saldējums Andrim. Tur ir burgeri un frī ar sieru, laikam. Pusi no saldējuma kokteļa izgāza uz rokas. Jā, viņš durvis ietriecās. Un tur, kur tālāk mēs braucam? Uz McDonald's. Rekur. Ļoti smūgs debesām. Ielūksams ir. Un McDonald's nevar redzēt. Dīzelpāts arī. Un mēs braucam tālāk uz Nu, kur mēs braucam? Ieroņi. Jā. Kaut kā tā. Nē, ļoti smagi izstāstīt. Un man ir tāds burgerīts. Man ir papīrs. Kā jau vienmēr. Šodien Andrim tāds ir jāsavāc. Nav neviena cita cilvēka. Andris palika viens pats. Viņš ļoti priecīgs, kad viņam šāds šodien ir. Andri, ko teiksi par šodienu? Es būšu laimīgs, ka es būšu viņu priekšēdējis. Viņš mums dabūja viņu virsū. Viņš ir virs. Viņš ir virs trēlēm. Jā. Mēs esam kaut kādā, izgāstumā. Andris nemodas visu rajonu. Tā. Andris uzkrāvās ar lielām bēdām. Tad kā viņš tā stāv. Tad mums nākamā problēma ir.
Čau, vēl tavs kolēģis Andris. Jā. Mārtiņš teica, lai es tev uzzvanu, man tagad ir tāda ķibela, man ir it kā uz ostā 50 kilometri. Sēžam atveries. Esam kopā ostā, vēl joprojām kopā. Tad ir optimisti. Pa saviem dibenvaigiem runā. Šodien tāds neīpaši, kartupeļi vienīgi labi izskatās. Andri, ko teiks? Bumbos. Nu jā, kārtējo reizi daudz paņēmu. Bet veselīgi. Salāti lielāk nekā otrais. Andris kaut kāds dīvains bišķiņas pārstrādājies jau. Vēl pēdējās stundas un viss būs klusums. Andri, hoj, sorry. Nu, Andri, tev iet reiz uz beigām. Ko tu teiksi? Nu, kopsavilkumu pastāst. Kopsavilkums. Interesants. Punkts. Un kā patika viss? Bija labi. Viss bija forši? Jā, nekā domāju. Šodien jau visi bija. Un mēs braucam atpakaļ.